Tas izējas punkts ir sekojošs, ka mēs zinām to, ka īstenībā mēdīji ir tie, kas konstruē realitāti priekš iedzīvotājiem. Ja mēs skatāmies to pašu Ukrainu, cik daudz tur tagad personīgi paši tajās konflikta vietās ir bijuši un redzējuši, kas un kā tur notiek. Es domāju, Latvijā daudz cilvēku neatradīsies. Varbūt daži, ziņas raksta, ka tur daži kaut kā karojot, bet tie arī pat tā kā tur, nevis šeit. Ja? Tā varam teikt, ka īstenībā gandrīz praktiski nevienam nav pašam personiska nepastarpināta pieredze, kas un kā tur notiek. Kas nozīmē, ka mums īstenībā masu mēdīji tie, kas mums pasaka priekšā, kas un kā, un attiecīgi vai mēs tam ticam, vai neticam, jā, varbūt vispār nekāda konflikta nav, jā, bet mums ir pateikuši, un mēs to esam noticējuši. Citiem vārdiem, masu mēdījiem šeit ir absolūta vara par mūsu uztveri, par mūsu vērtībām, par mūsu pasaules redzējumu. Un zinot to, ka masu mēdīji lielā mērā konstruē realitāti no vienas puses, un zinot to, ka ļoti liela daļa krievvalodīgu Latvijas iedzīvotāju ļoti lielā mērā tomēr izmanto Krievijas masu informācijas līdzekļus, sevišķi runa par televīzijām, kas ir viens no tādiem efektīvākajiem informācijas kanāliem, lai par kaut ko pārliecinātu. Tad, likās tas mazliet negaidīti atklāt, ka īstenībā runājot par to, kurā tad pusē, Ukrainas vai Krievijas pusē simpātija šī konflikta sakarā, tikai apmēram mazliet vairāk kā katrs trešais teica, ka viņam simpātijas ir Krievijas pusē. Visvairāk bija tādi, kur teica, nē, īstenībā nevienas, ne otras. Ja? Un tas man nelikās tā uzminami, pašsaprotami un sagaidām. Es biju domājis daudz lielāku šeit šī Krievijas viedokļu un pozīcijas dominants.